Klau, ja tu uzmanīgi klausīsies, Katī, un nerunāsi tik daudz, es pastāstīšu tev visu, ko domāju par māju aizspogulijā. Vispirms, tur caur spoguli redzama istaba, kas izskatās gluži tāda pati kā mūsu viesistaba, tikai priekšmeti tur izvietoti otrādi. Kad pakāpjos uz krēsla, es varu redzēt visu, tikai ne to stūrīti aiz kamīna. Ai, bet kā es vēlētos redzēt tieši to stūrīti? Labdien, mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim vienu no visneparastākajām bērnu grāmatām, kas jebkad sarakstīta – Luisa Karola Alise aizspogulijā. Vai jūs kādreiz esat domājuši, kas notiktu, ja mēs varētu iziet cauri spogulim un nonākt pasaulē, kur viss ir otrādi? Kur vaiks skrien atpakaļ, vārdi nozīmē kaut ko pilnīgi citu, un pat šaha bandinieks var kļūt par karalieni? Jā, šodien mēs dosimies tieši tādā piedzīvojumā kopā ar Alisi. Tātad Alise aizspogulijā ir grāmata, kas radusies kā turpinājums slavenajai Alises piedzīvojumi brīnumzemē. To uzrakstījis Lewis Carrolls, īstajā vārdā Čārls Ludvigs Dodžsons. Matemātikas pasniedzējs Oksfordā, kurš starp citu bija slavens ne tikai ar savu iztēli, bet arī ar savu loģiku un mīklām. Viņš radīja stāstus, kas sākotnēji bija domāti mazajai Alisei Lidellei, Oksfordas rektora meitai, bet tie ātri vien kļuva par pasaules klasiku. Karolls bija cilvēks, kas prata bērnus ne tikai izklaidēt, bet arī likt viņiem domāt. Viņa pasakās ir tik daudz vārdu spēļu, paradoksu un asprātību, ka katru reizi, kad lasi, atklāja kaut ko jaunu. Un tieši tāda arī ir Alise aizspogulijā. Bet par ko tad īsti ir šī grāmata? Alise, sēžot mājās kopā ar saviem kaķēniem, pēkšņi iztēlojas, ka varētu iziet cauri spogulim. Un hop, viņa nonāk pasaulē, kur viss ir kā otrādi. Tur viņa sastop runājošas puķes, melno un balto karalieni, dīvainos ņurbuli un burbuli, oliņu boliņu, lauvu, vienredzi un vēl neskaitāmus citus tēlus. Un, protams, viss notiek pēc šaha spēles noteikumiem. Alise ir bandinieks, kas cenšas nonākt līdz galam un kļūt par karalieni. Un šeit viss ir tik dīvaini, ka pat laiks skrien atpakaļ, bet atmiņas darbojas uz priekšu. Tikai padomājiet, karaliene var atcerēties, kas notiks nākamajā nedēļā. Un ja tu gribi kaut kur tikt, tev jāskrien 2 reizes ātrāk nekā parasti. Vai nav pazīstama sajūta mūsdienās? Alises ceļojums ir pilns ar negaidītiem pavērsieniem un jautriem dialogiem. Viņa ne tikai sastop dīvainus radījumus, bet arī pati nemitībi mainās. Gan augumā, gan domās. Un šajā pasaulē viss ir iespējams, ja vien tu spēj noticēt 6 neticamām lietām pirms brokastīm. Kas man īpaši patīk, Alise ir drosmīga un zinātkāra. Viņa nebaidās uzdot jautājumus. Viņa neapjūk, pat ja viss apkārt šķiet pilnīgs absurds. Viņa māk būt laipna, bet arī pastāvēt par sevi. Un tieši tāpēc viņa kļumst par karalieni. Ne tikai šaha spēlē, bet arī savā iztēlē. Protams, nevar nepieminēt visus tos tēlus, kas padara šo grāmatu tik īpašu. Melno karalieni, kas vienmēr steidzas, balto karalieni, kas dzīvo atpakaļ gaitā, oliņš būliņš, kas filozofē par vārdu nozīmi, un, protams, ņurbulis un burbulis, kuri vienmēr strīdās par niekiem. Katrs no viņiem ir kā atsevišķa mīkla, kuru var risināt atkal un atkal. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.